Tagad man piedāvāja vadīt seksguru, tad pirmā doma bija, kā es tagad visiem zīmēšos un teikšu, ka esmu seksguru. Bet, tagad man iestāstīja, ka tā ir komēdija un es būšu aktieris, nevis es pats. Tad es teicu, labi, sarunājuši. Vienīgais vēl atlika pārliecināt sievu arī, ka esmu seksguru. Tad man nomierināja, ka tās 29 lapuses tīrā teksta, to es nekad mūžā nebiju mācījies un arī droši vien nekad mūžā, domāju, neiemācīšos. Ka varēs sākumā tur no planšetes kaut ko paskatīties un tā būs tā kā televīzijas studija. Pēc tam izrādījās, ka tā nebūs televīzijas studija, bet es aicināšu tos skatītājus pie sevis viesos tā kā uz mājām. Un kā tur planšeti? Kurš cilvēks sēž ar draugiem sarunājas ar planšetu rokās? Tā kā nācās man iemācīties 29 lapuses teksta no galvas. Un izrādās, ka var. Un es režisoram saku, bet es nekad to neesmu darījis. Un viņš saka, zini, varbūt reizēm ir vērts smadzenes patrenēt. Un Oļegs Šapušņikovs, kas ir mans režisors, principā man cilvēkam, kurš 17 gadus ir uz skatuves vadījis pasākums, iemācīja abecas patiesības. Piemēram, kāpēc joka ir svarīgi uzturēt tādu nelielu pauzīti. Lai cilvēks saprot, ka te drīkst smieties un ka tas ir joks, tādas mazas nianses. Vēl es konsultējos ļoti daudziem saviem klientiem un prasīju, kas būs, ja es pēkšņi pasākumu vadītājs, kas vada tur pasākumus tur prezidentiem un ministriem, pēkšņi iestartēšu kā seksguru. Viņi teica, bet tu jau tikai iestartēji kā aktieris. Tāpēc es arī beigās par spīti visām bažām piekritu un kopš tā brīža neesmu nemirkli nožēlojis. Tā kā tas ir reāli jautrs pasākums. Runājot par seksu. Tie cilvēki, kas nāk uz to izrādās, ir diezgan atvērti. Viņi ir gatavi par to runāt, viņi ir gatavi savā starpā pēc tam diskutēt. Un esmu saticies arī ar tiem skatītājiem pēc tam, un viņi saka, ka viņiem tiešām ir bijis vieglāk par seksu savā starpā sarunāties. Jo tur jau nav stāsts par to, kā to darīt. Stāsts ir, kā par to runāt. Un tas galvenais secinājums ir, ka nav taisnība, ka tie, kas runā, tie nedara. Ir tā, ka tie, kas nerunā, tiem drīz nebūs ar ko darīt.